jūrmalniekiem pat mājas sienas palīdz. Konkursiem ģimenes tēti, mamma un bērni lūdzu pie atrakcijām. Iepūsējiem tur norisinās ģimenes konkurss. Kas neiet ieskaitē, bet kurš tiek apbalvot. Nu ļoti labi, līdz pusdienām būs visi izvingrojušies, tā būs laba apetīte. Jā, nu ko iepājas saņemet, jūs arī variet ļaut pretī. Turpinājumā spēlēt volejbolu. Ģimenes aizvērsties pār iepūžamajām atrakcijām kopā ar bērniem. Četri aplausām puiķim ar to skaistot līdzos gariem atieties, jo tā ir. Man nav tur tā izskatīt. Šie ir jauni darbinieki, tie divi īsi. Es taču teicu, ka no augšas redz, ko nozīmē, ka ieklausās šitajā ampulī, kas ar cepurīt staigā. Aizbrauku viņai, ja? Ej tu nost! Ej, taču jums teicu, jūs visam noticējāt, ka basketbolis nevar. Tātad genderi, vakar mums nebija tā kā olimpiskās spēlēs, bet tā ir genders, mēs pārbaudām vīrieti vai sievieti. Es gan nezinu, arī visām apsardēkotāju komandas pārstāvjus teica, ka jūs vairāk līdzekējāt, skaidrojiet. Jums vajag paskatīties kā jūrmala, viņiem pat nav piedāvāts maksāt līdzekējiem, bet viņi bļauj tā. Tas ir dziesma jūrmala.
neklausīt Jelgavu, jo es tomēr trenēju Jelgavas volejbola komandu. Надо приземлять. Fantastiskais godu vārds. Es skaitīju, skatījos punktus un neticēju, jo viņas vispār es ne dzirdēju, ne redzēju, viņi bija tik klusi. Nevienās komandas cīņās viņi nebija pa augšu un redziet ar individuālajiem klusi, hop, hop, hop un sastāvvieta. Un pavisam nedaudz viņi tur atpalika no tām nākamajām vietām. 5. vieta bija tikai 106 punkti, un tā ir ļoti slavena komanda jau. Да, ну, мальчик, не давайся, так, давайте к нам. Так, ручка долбоёбов.